Sveicināti mani klausītāji, tie, kas man seko un kas arī turpmāk sekos. Apsveicu vispirms jūs zirga gadā, ko es diezgan vēlu daru. Bet nekas, auļosim kā zirgi, pelnīsim kā zirgi un viss būs kārtībā. Un lai būtu veselība kā zirgam. Bet tā kā ir dzīvnieku gads, visi dzīvnieku gadi ir. Parunāšu par raidījumu Bez tabū, kas notika 15. janvārī 2026. gadā, kad izrādās, ka viena labdare ieraudzījusi sunīti, kas ir mērdēts badā, un tāpēc viņš ir nomiris. Bet viņa nepainteresējās, ka tam sunim ir 17 gadi. Tas aptuveni varētu būt 100 gadi kā cilvēkam. Viņš tik ir vecs. Vai tu tā, kas ziņoja Bez tabū, arī ir jauna? Varbūt viņai arī ir veca. Varbūt viņai arī negribās tā ēst. Jo atcerieties to, ka nemaz jau negribās tā ēst uz vecumdienām. Tak mēs visi esam cilvēki. Un sunim jau tas pats. Viņa painteresēs. Varbūt tam sunim zobu nebija nemaz. 17 gadi sunim. Ko tu zvani uz Bez tabū? Tev darīt nav ko. Tu dziļāk painteresējies. Pirms tu kaut ko pa visu Latviju te uztaisi. Kas tas ir? Padomājiet. Painteresējies dziļāk. Un vispār, ja runājam par dzīvniekiem, tad bieži vien rāda Facebookā, YouTube, sunīts laiza bērnam muti. Skaisti, vai ne? Bet suns pirms tam ir dibenu nolaizījis. Jums tas liekas skaisti tagad? Tāpatās, tur tak visas baktērijas, viss kaut kas. Nu, nemaz jau tā nedodē tam sunim laizīt savu muti. Ja domājies, tu noslauki dibenu bez papīra un pasveicinies ar kādu. Tas būs tas pats. Tā kā, mīļie cilvēki, nepārprotiet. Lūdzu tās vērtības un painteresējies, pirms tu kaut ko runā. Padomā un padomājiet pārējie. Jūs jau tikai virspusē, jūs dziļāk neieiet. Jūs ziniet, ka tagad dzīvniekiem ir tāda medicīna, pat cilvēks pie tādas medicīnas nevar tikt. Visi rengeni, visi, nu vai tad jūs to neziniet? Vetārsti, vai kas tur viņus regulē? Ir jau godīgi vetārsti, bet negodīgie vetārsti. Redzē rokas, naudiņa būs. Padomājiet, un par tiem konzerviem arī, nu kas tas ir? Kā mūsu padomu laikā, suņa vai pēc padomu laikā, kā viņi vispār izdzīvoja? Nu kā? Ēdām to, ko mēs ēdām. Un atcerieties, kaķis, suns, pēc būtības ir mednieki. Ja vajadzēs, viņi paši novedīs. Nē, nu, vēl galējības. Sunītim augsti. Džemperīti uzšausim. Nu, tad tu tādu suni mājās un neved viņu ārā. Nu, tā kā mīļie cilvēki, nepārprotiet. Suns un kaķis ir dzīvnieki, mēs esam cilvēki. Suns un kaķis gan jau tiks galā arī bez mūsu liekām palīdzībām. Tā kā pagaidām ar tā, padomājiet par to.